Labi, man sauc Elmārs Tānis. Esmu dzimis Kanādā 65. gadā, tas ir 1965. gadā, un man jau 50 gadi ir gandrīz pusmūžu nodzīvots Kanādā, pusmūžu Latvijā. Man bija diezgan interesanti iespējas salīdzināt visu dzīvi kaut kādīgi. Es uzaugu kolosālā ģimenē, kolosālā sabiedrībā. Kanāda pat par sevi kā sapņu zem daudziem latviešiem, bet es tur nevis uzaugu tikai kā kanādietis, bet arī kā latvietis kanādiešu sabiedrībā, ļoti spēcīgā latviešu sabiedrībā, varētu teikt. Es gāju sestdienas skolās, katru sestdienu, nevienmēr ar prieku bija jāmostās agri no rīta, lai brauktu uz sestdienas skolu, uz baznīcas svētdienas skolā, tad skautos, nometnēs latviešu, visi man labākie draugi, latviešu ģimenes, man vecāki labākie draugi un tā tālāk arī latvieši. Tad tur arī tādi foršie latvieši, arī daudz kas aizbrauc. Tad bija vienmēr tāda sajūta, kad ir jābrauc uz Latviju. Mēs cīnījāmies latvieši, kas tur uzauga un kas dzīvoja, nevis kas uzauga, bet kas aizbēga uz turien, kā mani vecāki arī, kur atstāja Latviju, kad viņi bija tētim 14 gadu, mammai, man liekas, 9 gadi, aizbrauc uz turien ar savām atmiņām, un tās atmiņas arī gāja caur mums, un visi domā, ka viņi aizbrauks uz īstu brīdi, bēgļu gaitās. Tādēļ man arī empātijas pret šiem bēgļiem šajās dienās ir mani vecāki, viņa draugi un ģimenes un vispārējie arī bēgļu gaitās aizbrauc uz Kanādu. Ar domu, ka visu laiku jābrauc apkārt uz Latviju. Latvija kaut kad atbrīvos. Es nezinu, bijis tik daudz demonstrācijās, ir tik daudz tā kā potēts, cik Latvija forši, un kad jābrauc atpakaļ un mācījāmies visādas lietas par Latviju. Un es nebiju baigais skolnieks, bet es bija jāiet uz latviešu skolu. Gāju, jo tur man labākie draugi bija. Tad tas spēks tur par latvietību bija daudz spēcīgāks nekā man šeit ir bijis. Tur, teiksim, kad dziedāja Dievs svētī Latviju, kad bija lielos dziesmu svētkos, arī esmu dejojis dziesmu svētkos, arī Toronto ir parasti bijis lielie dziesmu svētki un arī ceļojuši un visām pasaules malām braukt uz dziesmu svētkiem un tā tālāk. Un tāds sajūta, ka te ir kaut kādi 10 000 cilvēku kopā, kad dziedāja Dievs svētī Latviju un pūtvējiņi un Daugavabās malās bija tās spēcīgās dziesmas, tad pilnīgi zosādi iet cauri. Un bērnībā es vēl atceros šīs sajūtas, kad tas ir tāds. Un man bija tikpat spēcīga patriotisms pret Kanādu, kā arī ar Latviju. Varbūt pat vēl vairāk pret Latviju, uz valsts, kuras nekad neesmu bijis. Bija tāda sapņu zeme. Protams, ar komunizmu, to, ko mēs mācījāmies un zinājām par komunizmu tajā laikā, kad ir apspiesti cilvēki un tā tālāk, bet tur daudz lietas, ko mēs nevarējām vienkārši zināt. Es tad vēl esmu bijis ļoti daudz demonstrācijās un arī esmu organizējis demonstrācijas, kur pret komunizmu bijis pat Šveicē. Es atceros, es gulēju uz zemes apmēram 2 stundas. Man viens cits stāvēja man uz muguras. Viņam šilti bija apmēram tā, kad viņš bija tā kā saģērbies padomu varas tērpā, un blakus bija šilti, kad padomu savienība stāv uz cilvēku tiesībām. Apmēram tā. Un es biju tur gūs, apmēram 2 muguras, viņš man reāli stāvēja uz muguras. Es arī esmu nosēdējis cietumā uz pāris stundām Parīzē. Mums bija vispasaules tāda demonstrācija, kur pieķēdējās pie padomu savienības vēstniecībām visur pasaules malās vienlaicīgi. Un mēs Parīzē pieslēdzamies. Speciāli aizbraucam, es dzīvoju Vācijā tajā laikā, aizbraucam uz Parīzi ar vienu meiteni, mēs tur pieslēdzamies pie, tur kaut kādu šiltu un tā tālāk, un tas viss notiek visā pasaulē, tad mums arī iemet cietumā uz pāris stundām. Protams, Parīzes policija īstenībā smējās par to, vai viņam tas bija jādara, viņi bija apmēram uzsiet uz plecu, jo mēs, teiksim, anti-sovieti bija tajā laikā. Tas bija forši. Tad es pirmo reizi atbraucu uz Latviju, kad man bija iespēja braukt uzspēlēt futbolu. Šeit 89. vai 90. gadā, es tā īsti nevaru atcerēties, kurā gadā tas bija, bet vēl bija padomu vara.
gāja uz beigām viss, un bija tās pirmās tādas 3 zvaigznīšu spēles saucās, kur no pirmo reizi, kad 3 latviešu sportisti brauc uz Latviju kopā, tā kā tādas, olimpiādi gandrīz varētu teikt. Un tās sajūtas toreiz bija tik fantastiski. Mums bija Ziemeļamerikas futbola komanda, un mēs atbraucam spēlēt Daugavas stadionā, pilns tribīns, atklāšana un viss. Un tad varēja stāvēt, es kā futbolists varēju stāvēt pie Dievsvētī Latvijas tādu lepnumu un tādu, es nezinu, tādu sajūtu. Toreiz bija vienkārši fantastiski būt šī te zemē, par ko man vecāki ir stāstījuši, un draugi un skolās un tā tālāk, un beidzot mēs šeit esam. Baigi labās sajūtas. Tas bija 90. gadā. Un vienā labākām atmiņām, ko es arī atceros 90. gadā, tur bija 2 tādas lietas, ko es atceros. Pirmā vakarā iebraucam, un vecrīgi bija kā nevis tā, ka viņš šodien ir ar reklāmām un šiltēm un turistiem. Bija tāda ļoti tukša vecpilsēta, kur savs šarms, savs skaistums vienkārši bija tāds pats par sevīm ar visām ēkām un daudz, teiksim, sabojātām ēkām arī, kas arī dod kaut kādu šarmu, vismaz, kad brauc no ārzemēm. Un es atceros, mēs gājām pa kaut kādu klusu mazu ieliņu, un es pirmo reizi, man likās tik fantastisks, viens pārīts strīdējās uz ielas, tāds mīlas strīds bija, un meitene raudāja bet tas viss notika latviski. Un tas likās, wow, cik tas ir kaut kas interesanti, ja tas bija tieši uz ielas vienkārši, un es tagad iebraucu, un tas viss notiek latviski. Tāpat kā ieslēgt televizoru, ieslēdz un pēkšņi latviešu valodā viss notiek. Un tas tāda tik dīvaini ir, ka var paskatīties un kaut kas, es nezinu, tas ir laikam neaprakstam, nezinu, vai jūs to vispār varēsiet saprast, ko tas nozīmē, bet tas bija tāda baigi forši. Tas priekšstats par Latviju ir ar visiem stāstiem, ar grāmatām un vispārējais. Es domāju, ka tas īstais priekšstats, kas man bija par Latviju, vairāk tāda lauku dzīve, lauku sētas, teiksim, govis, Latvijas brūnās, skaisti pļavas, suns. Un kad cilvēki draudzīgi, mīļi, dziedoši, patriotiski, latviski, krievs neiedomājos šeit. Kā vide, kad latviešu valoda. Tāds, varētu teikt, tāda idealizēts. Un tagad es atbraucu pirmo reizi Latviju, tad viss bija tāds arī ļoti forši. Vasara bija ļoti skaists laiks, bija viss, tas bija droši vien jūlijā, augustā, viss garās dienas un viss skaists un daba un tā tālāk. Un tad neievēroja kaut kādas lietas. Tas bija 2 nedēļu brauciens, tu redz to, ko tu redz. Tad 92. gadā es atbraucu atbraucu šeit reāli strādāt. Es kopā ar Mārtiņu Rītiņu, viņš man izsauc, viņam vajadzēja palīdzēt. Un es paspēju strādāt, 2 mēnešus dzīvoju viesnīcas Latvijā. Bija ļoti laba alga, amerikāņu dolāros toreiz piedāvāja. Es braucu palīdzēt vienu filmu, catering taisīt. Ēdienu gatavot 200 cilvēkiem no rīta pusdienās vakarā. Un tad bija baigi interesants, dabīt filmē pa visādām malām, satikām īstos latviešu aktierus un filmētājus un vispārējais un dzīvojam tādu dzīvi kopā. Un tajā pašā laikā es 2 mēnešus dzīvoju tajā viesnīcas Latvijā un dzīvojot šeit, es arī sapratu, ka ir baigās iespējas. Jo restorāna tajā laikā nebija. Bija restorāni, bija padomu laika kafejnīcas restorāni, kur ieiet iekšā un grib kaut ko pasūtīt. Un, ja kāds atcerās, tad bija tas laiks, kas saka, nav. Es gribēju šito, nav. Šito, nav. Šito, nav. Kas ir? Karbonādi ir. un nelaipni viesmīļi un tā, bet tad es sapratu, ka es gribētu braukt atpakaļ un tieši bija tas laiks, ka varētu. Un tad es atbraucu pāris mēnešus vēlāk, 29. novembrī 92. gadā, un es atbraucu, un tad bija ziema, un tad bija tumšs, un
un Rīgas ielas nebija apgaismots, un bija drūmi, un kautiņi, un tad es tusētājs arī reāli tusējos pa nakts dzīvi, pa bāriem un pa visām vietām, un redzēju, teiksim, to visu dzīvi, un tie iespaidi, zin kā, sākumā, kamēr tu iebrauc jebkurā vietā, kad cilvēks aizbrauc kaut kur dzīvot, tad pirmie 6 mēneši ir baigi interesanti. Visu laiku satiek jauns cilvēks, visus kaut kādas jaunas lietas, iepazīsties, kā lietas darbojas. Latvijā bija baigi sarežģīt kaut kādas lietas, vienkārši viņas nevarēja saprast. Tā padomu laika sistēmas kaut kādas mēģināt pat iebraukt, teiksim, iepirkties universāla veikalā. Bija universāla veikals centrā, un cik tas bija vispār fantastiski, kad viņš bija sadalīts par nodaļām vai par sektoriem, ja? Tur bija gaļas, piens, siers, un tev bija katru reizi, teiksim, tu gribi nopirkt gaļu, tad stāv rindā priekš gaļas, stāv rindā, es nezināju, kā to darīt reāli, ja stāv rindā, es domāju, ka tu nopirks gaļu, nē, tad tev iedod biļetīt vai check-in, tad tev jāiet samaksāt, tur bija tāda kas vai kaut sektora kas, aizēja, nostājies rindā, lai samaksātu, tiek klāt, viņi saka, jūs esat nepreizā sektorā. Es saku, kā nepreizā? Nē, jums jāiet maksāt nākamā kasa, tad aizies nākamā, tad nostāv rindā. Tad tur samaksāja, tad būtu check-in, tad aizēja atpakaļ un stāv rindā atkal, lai varētu iedot check-in, lai varētu savākt preces un tad tālāk. Un šitas te uz katru, un tas bija tāds, wow, tad baigi dīvainās lietas. Mums bija drusku naudas, nedaudz, teiksim tā, cik mums bija? Mums bija 10 000 paņemt līdz Kanādas dolāru, lai atvērtu biznesu. Uz to mēs arī dzīvojam, 3 cilvēki, un vēl remontējam, meklējam telpas, lai uzsākt biznesu un tā tālāk. Tas viss, kas bija. Bet tā bija liela nauda tajā laikā. Tā bija liela nauda, uz viņu varēja dzīvot, un dzīvoklis bija noīrēts. Mēs dzīvojam 3 vecpuiši vienā dzīvoklī, riktīgi tusiņu dzīvoklī, un man nebija laika kaut kādām bēdām vai kaut kādām lietām, ja vienkārši viss tik interesants. Reāli viss interesanti. Sākam meklējam telpas, tiekamies kaut kādiem cilvēkiem, visi gribēja tikties ar mani vai ar mums, jo mēs bijām ārzemnieki, ja? Tajā laikā tā kā jaunie ārzemnieki, kas ir šausmīgi interesanti un visiem gribējās kaut kā biznesu veidot vai kaut kādas lietas. Nogurums bija no valodas, jo man valoda nebija tik laba. Latviešu valoda man pirmā valoda, bet viņi bija, teiksim, Kanādas latviešu valoda ar ļoti daudz. Es ar galotniem vēl vienu šodien netiek galā tā kā vajadzētu, bet vārdkrājums nebija, un tad tur vēl visi jaunie tehniskie vārdi un vispārējais. Nogurs, teiksim, galva no tās domāšanas visu laiku. Man bija, zin kā, kad es augu Kanādā, tad es biju, vienmēr bija tie jautājumi, ka mēs gājām uz latviešu kaut kādiem semināriem un kaut kādām jauniešu kongresiem un tā tālāk, kad bija jautājums, kas tu esi? Tu esi latvietis, kā tu jūties? Tu esi latvietis vai tu esi Kanādas latvietis? Un bija vienmēr tāda identifikācijas vai identification krīze, jo īstenībā nevarēja saprast. Ir tāds, nezinu, kāpēc tas bija jāmeklē tik daudz, bet kaut kādīgi tas bija, tāda lietiņa. Un tad, kad es atbraucu uz Latviju, es arī atceros, tas bija tajā pirmajā braucienā, ka mēs ar brāli braucam ar taksi no... Šis būs baigi grūti saprast. Man vienmēr likās, ka es uzaugu Kanādā, ka visi latvieši ir kolosāli. Kad ir brālība. Visi namējas gredzeni ir, jā. Tu redz kādu tramvajā, vai tu brauc pie, un tu redz, vai tu ieej bārā, un tu redz kādam namējas gredzens. Tas bija tā kā brīvā pasa iet runāties to cilvēku. Tā aizēja, ej, čau, kā iet? O, wow. Caumārs, tu esi Jānis, forši. Sākam runāties, tagad tāda brālība uzreiz. Momentāli mēs esam latvieši, mēs varam runāties. Man bija tāda sajūta, ka visi latvieši ir kolosāli cilvēki, ka visur, ieskaitot Latvijā. Tas atbrauc uz Latviju,
Un tad tas stāsts, kas bija baigi interesanti. Mēs pirmo vakaru mēs braucam ar taksi, un mēs dzīvojam Mežparkā, kad 89. gadā, un braucam ar taksi uz Vecrīgu, un uz Vecrīgu uz apakaļ, es atceros, bija 11 rubļi, vai kas tā bija par naudām. Man liekas, bija rubļi. Un viss forši, un nākamā vakarā bija 24 rubļi. Kad naudas ziņā tas vispār nekā nebija, bet principā taksis man prasa 2 reizes vairāk nākamā vakarā. Un es viņu skaidros, mans brālis saka, aizmirst, tas tāpat tikai kaut kā $1.50 vai $2, tas nekas nav. Un es saku, viņš mēģina mūs apkrāt. Es viņam saku, kāpēc tagad 2 reizes vairāk ir? Es saku, nāc tāries, šitā te, un garš ceļš, un tā tālāk. Un tā bija pirmā reize, ko es tikai dažiem gadiem vēlāk sapratu, 93. 94. gadā, kā atmiņa, es sapratu, man šis latvietības jautājums ir, kad es esmu Kanādas latvietis, jo man ir Kanādas, es uzaugu tur, man ir mentalitāte, ir kanādieši, bet es esmu latviets. Es atbraucu šeit, šis mirklis man saprat, šis varbūt jocīgi izklausīsies, bet pie tā, kad mēs meklējam kaut ko, es sapratu, kad šis džeks nav latvietis tajā mirklī. Šajā mirklī viņš ir taksists. Un taksisti ir vienādi visā pasaules, visur. Viņš ir tagad taksists. Un es tagad strīdējos ar taksistu par lietu, bet mēs to darījām latviešu valodā. Es nezinu, vai šito te var saprast, bet man tas bija tik dīvaini, kad man viens latvietis man mēģināja piekrāpt. Es domāju, ka latvietis latvietim to nedara. Man bija pilnīgi tāds priekšstats, kad latvieši ir brālība, ja? Mēs visi gribam vienu lietu, mēs gribam brīvu Latviju, mēs gribam spēcīgu Latviju, mēs dziedam, mēs esam latvieši šitā te, ja? Pēkšņi man šitas džeks man grib man piekrāt. Sīkumu naudiņu, bet, vienalga dubult, priekš viņam dubult naudas, ja? Tas man baigi lika saprast arī, ka tas sāk dzīvo, kad nevar vienkārši uztvert, ka mēs visi esam, jo latvietī un tā padoma laika latvietis bija savādāks nekā Kanādas latvietis. Mēs esam latvieši, bet mēs esam Kanādas latvieši vai trims latvieši, un tad ir Latvijas latvieši, pilnīgi savādāk. Tā padoma savienība ir pilnīgi cits štēl. Nevar salīdzināt ar Eiropu arī. Pilnīgi savādāk domāšana uz visādām lietām. Tas man baigi sagrozīja galvu kaut kādā veidā. Tāda dīvaini. Ļoti labi cilvēki, viss pārējais, teiksim, satiek, viss priecīgi, laimīgi un tā tālāk. Bet tur bija tādas lietas, kur vienkārši vēl ar vienu šodien, ko es nevaru saprast. Vēl ar vienu šodien, ko nevaru saprast. Bet man dzīve bija forša, zin kā, mēs bijām jauni, 26, 27, traki, jauni, aicināt uz visādām vietām, uz visādām vēstniecībām. Visā ārzemnieki toreiz tādi baigi čupojās kopā, bija mazs bars apmēram. Ja. Bija iespējas tikt visādās foršās vietās un darīt tik daudz kolosālas lietas un piedalīties ar diplomātiem un visu tā. Mēs bijām diezgan traki. Mēs atvēram savu pirmo krogu Vecrīgā Fredis 93. gadā uz dziesmu svēkiem, un mums bija tas viens no pirmajiem bija Jēvers, un tad mēs bijām, teiksim, otrs tāds ārzemju, rietumu stilā bārs, un pilns un gāži apkārt, un baigi labi bija, un pelnījām ļoti daudz naudas no paša sākuma, ko es pat nevarēju iedomāties. Tagad es braucu 92. gadā otrreiz, teiksim, pirmoreiz es atbraucu šeit strādāt, es aizbraucu uz Kanādu, aizņemties tos paši 10 000, aizņēmos, man nebija tāds naudas. Braucu atpakaļ, un tā, kad es atvedījos no saviem vecākiem, bija asars pilns, gan man, gan viņiem un tā tālāk. It kā nebija tā kā, man nebija asars par to domu, kad es braucu prom no Kanādas, bet bija asars acīs ar to domu, ka varbūt es neredzēšu mans vecāks, man ģimeni vairāk, jo varbūt man būs problēmas ar bandītiem. Es taisīšu biznesu tajā laikā, bija visādi stāsti, kur avārijās kāds ir, es atceros, kas pateica maniem vecākiem, ja es eju bojā avārijā, tad jūs varat būt skaidrs, ka tas ir no bandītiem vai kaut ko tam līdzīgi. Vai ja man atrod mežā vai kaut ko tam līdzīgi. Bija tāda laika,
un nezināju, ko sagaidīt. Mēs sākumā arī meklējam bandītus. Mēs sapratām, ka mums būs jāvēr ka mēs vērsim kafejnīcu vaļā, tad mums vajadzēs jumtu. Ja? Un vai tajā laikā bija zemsargi, kas sēdēja kafejnīcās ar automātiem, zemsargu formā, nebija apsardzes firmas vēl kaut kāds, kaut kas bija diezgan brutāli, vai policists pieņem. Es nekad nevarēju iedomāties, ka atvēršu kafejnīcu un man sēdēs kāds ar automātu. Es domāju, un vēl jāmaksā par to. Tas feelings nav tas, kas ir jābūt. Un saprot, tāpat būs jāmaksā bandītiem, un mēs tad meklējam bandītus. Mēs ar draugiem meklējam, ar ko varētu, bija grupēm, bija Pārdaugā, bija Haratonos, bija, es nezinu, kas tur vēl bija. Un mēs tos meklējam bandītu, jumtu. Mēs tad, mēs arī sapratām, ka mēs labāk atrodam, lai mums jums arī būtu latvieši, lai mēs varam vismaz sarunāties. Jo es vispār nemaz nemāku krievu valodu, un ja man atnāk, teiksim, krievu bandīts, tad es tur vispār nemaz nevaru runāties. Tad mēs atradam savējo jumtu tajā laikā, un tas bija baigi interesanti. Viņš ienāca pie mums, un mēs iegājām pagrabā, un mēs sākam runāties, un viņš izvilka fotogrāfiju. Viņš saka, šī man vizītkarta. Un tur viņš ir ar lielu kaut kādu bazuka fotogrāfiju. Viņš saka, te es biju Bosnijā karā, es karoju abās pusēs, jo viņš bija algots karavīrs un tā tālāk. Un viņš bija latvietis, kas man arī likās latviešu bandīts. Tas bija tāds, kā tas var būt. Man likās, ka visi latvieši, labi latvieši, bet ir bandīti. Viņš arī labs, gadījumā viņš skatīsies šo te. Viņš arī bija viens no labākiem, solidākiem biznesa cilvēkiem, ar ko es esmu sastaps tajā laikā, jo viņa vārds bija zelts. To, ko viņš teica, tā arī būs. Mums bija jāmaksā, protams, kaut kāda summa. Viņš teica, ka nebūs citi ka kafejnīca būs brīva, nekādas problēmas nebūs, un tā arī bija. Nekādas problēmas. Tikamies reiz mēnesī, viņam bija jāsamaksā naudiņas, viņš ir tik interesanti pasaulē, ka tev vēl jāsatiekās ar savu bandīti, nezinu, kaut kādā mēneša sākumā, ja viņam jāiedod piķis kaut kāds ir, un tā bija tā dzīve. Es vēl aizgāju uz valsts ieņēmumu dienas tajā laikā, un es teicu, ko es tagad daru? Man ir reāli, reāla problēma, ko es daru? Man ir izdevumi viena bāze, kur man ir jāiedod bandīti. Par to mēs neko nevaram šeit darīt. Es saku, bet reāls izdevums, ko es daru? Viņa teica, tur jau tas ir otra grāmatvedība jātiek galā kaut kādīgi. Es domāju, kas par atbildi, ne? Jo īstenībā nebija atbildes, kā lai tādu izmaksu sakārto kaut kādīgi. Tās lietas bija baigi tādas sajūtas, kad brauc, kad bija tāda, drusim bailīga sajūta. Bet viss bija ok, pēc tam pierod pie tā visu. Jā. Bet visai Latvijai bija šī problēma, un viņi bija kādi viņi bija, protams, nezinu, bet bija labi. Un mums nekad arī nebija problēmas, Man ir bijis, man divreiz man ir bijis, vienreiz man bija pistoli pie galvas, kad es biju savā pīcerijā un apsardzes. Jāizsauc apsardzes, bet viņš kāds 10 minūtes turēja pistoli pie man deniņiem un draudēja kafejnīcas un tā tālāk. Mēs skatījāmies pasaules kausa futbolu. Vēl vakarā ienāca šis džeks, man sauc par čigānu, man bija gara lokaini mati viņš man nosauc par čigānu, jo dusmīgs uz manīgais čigāns un tais bizness un vispārējais. Pistoli pie deniņiem un draudēja man nošaut un pārējos tajā telpā. Un es visu laiku domāju, ok, ko es tagad darīšu? Vai es būšu Chucks Norris tagad, vai kas man tagad jādara? Bet piespiedās džeks aiz lec, piespied pogu un atnāca apsardz un viss nomirinājās, baigi ātri viņi atņēma un tā tālāk. Bet man 10 minūtes apmēram bija pistoli pie deniņiem. Varēja iedomāties, cik man neērta situācija. Man īstenībā tajā mirklī bija vairāk bāzes par visiem pāriem nekā par sevim. Bet tā, un policija toreiz policija, ko viņi izdarīja, viņi man atnāk pēc laika ar protokolu, parakstīja protokolu, kas tur bija,
Un tad teica, ka viņi nevar viņu iemest cietumā, jo tā nebija īsti pistola, bet tā bija gaisene vai gāze, es nezinu. Un es teicu, kāda starpība, viņš man būtu iešāvis deniņā, tad man ir čau. Pat ja tur lodi nebūtu, man liekas, ir gaiss, ja iešāva deniņā. Viņš saka, bet viņš netraucēja jūsu sabiedrisko kārtību, vispārējais un viss. Tā tas arī beidzās. Baigi iedomājies, kaut kā jocīgi. Un tas tā. Man atšķirīgi no daudziem citiem, kas dzīvo Latvijā, es vienmēr, teiksim, empātiski arī pret cilvēkiem, kas šeit dzīvo. Ja? Man vienmēr bija iespēja, man ir brīvi pastikt atpakaļ. Uz Kanādu. Man ir vienmēr bija tāda sajūta, ka vienalga es varu aizbraukt. Es to neizmantoju kā kaut kādu trumpi vai kaut tam līdzīgi, bet dziļā saknē ir, ja lietas nesanāk, tad viss. Es varu braukt prom. Mani vecāki bieži prasa, kāpēc pārējiem nebrauc. Atstāt tur, kur tu esi dzīvojis, tas nav tik vienkārši. Vienalga. Tev visi draugi, viss sadzīve, viss pārējais ir. Un, lai atbrauktu šeien, teiksim tā, ja mēs runājam par tām ilūzijām vai par to imidžu, ko cilvēki bija iedomājušies, tāpat kā man, tad baigi daudziem tas salūz, kad atbrauc uz šeien, kad ir pilnīgi savādāk, jo tas sovietu sistēma un dizains, skaistais sovietu dizains, kas bija sabojāja ļoti daudz, un cilvēki, viņi dzīvoja savās 50 gados savā ilūzija, kad Latvija ir tāda pat, kā bija, kad viņi aizbrauc prom, un bija pilnīgi kaut kas cits. Cilvēki ir mainījušies, sabrukums tajā visai valstī, un tā diezgan sarežģīti. Citiem liekas, viņi tur tā baigi, tie ārzemnieki, tādi baigi lecīgie, bet, ja mēs dzīvojam tā, ka mēs šodien dzīvojam normāli, ja, tas ir kā dzīvoja arī Kanādā un citās zemēs, tā, ka mēs šodien dzīvojam, bet šeit tajā laikā bija pilnīgi cita pasaule. Es zinu, ka daudz nevar to atcerēties. Teiksim, var atcerēties, bet to redzēt ar citām acīm ir atkal kaut kas cits. Es šeit dzīvoju tagad no 92. gada, un es nezinu, cik ilgi es dzīvoju, ka es vispār nedomāju, ka es gribās tikt atpakaļ, aizbrauc kādreiz ciemos un tā, bet ka nebija, es biju iemīlējies, man ir skaists sieva, tad 95. gadā man jau pirmais dēls piedzima, un tad meita jau gadu pēc tam mēs vēl šurp tur par visu, un viss Latvija gāja uz augšu, viss cēlās, viss tas patriotisms, tas biznesa būvējās, viss gāja uz augšu, visi gribēja tikai labāk Latviju. Un tik interesants laiks, ka man īstenībā negribējās braukt jau prom. Man nekad ne. Un tad, zin kā, sāk, māja vēl 98. vēra krogs vaļā, man televīzijas, man bija laba dzīve. Caur visu to bardaku arī tajā laikā cilvēki man prasīja, ko tu šeit dari, tev atbrauc no Kanādas. Šeit es biju atbrauc jauns džeks, 26, 27 gadu, man vienkārši, es plauku un viss apkārt liekas, viss normāli notiek. Un viss ļoti labi, un kaut kā, es nezinu, kurā gadā, kad īstenībā, kad sāks saprast, iedzināties tajās lietās, tajā korupcijā, tajās neempātiskās, teiksim, valdības kaut kādas rīcības, ja, kas notiek, kas vienkārši neliekās pareizi. Un tas baigi kaut kādīgi, es domāju, ka es uzaugu ļoti godīgā vidē. Kanādieši ļoti draudzīgi, godīgi, kaut kādā. Šeit vienā mirklī liekas, es nekad neesmu varējis saprast penzionāru stāvokli Latvijā. Kad Latvijas visi forši, bet nerūpējas par savu, ģimeniski palīdz pensionāriem, palīdz saviem vecākiem, bet ka valdība nav nostādījusi pensionāru lietu tādu, kad viņi ir labklājībā. Šito godvārds es nevaru saprast, kā labi cilvēki vienkārši kā valsts nav sakārtojuši šo jautājumu. Man liekas, tas ir vienkārši sviests. Kolosālākā lieta, kad aizbrauc uz Kanādu, kad aizēju pie maniem vecākiem, sēžam pie galda, un tur pilns ir pensionāri, vecīši, 80
gadīgie un pa virs, un sēž pie galda un runā par seksu, par ceļošanu. Man vecāki vakar aizbraucu uz Kubu. Man mammai būs 81, 1. februārī, tētim 85, viņi nu pat aizbrauc ceļojumā uz Kubu. Veci cilvēki. Šeit kurš to var izdarīt? Neviens. Aizēju uz restorāniem Toronto, un tur pilns ar penzionāriem. Viņi ir bagātīgi ar savu zināšanām, ar savu dvēseli, ar savu prieku un vispāriet. Un šeit tie penzionāri tā nolika, ka viņi nevar atļauties nopirkt mazbērniem saldēm. Kā viņi var būt laimīgi un priecīgi? Tā ir vesela kaut kāda cilvēku grupējums Latvijā, kas ir vienkārši tā kā aizmirst, pamesti un es to nekad neesmu arī saprast. Šis man bēdīgākā lieta, kas man liekas Latvijā. Protams, vēl visādi citādas lietas. Identitāte atkal cēlās atkal kaut kādā mirklī, arī, ka man vecāki šeit brauc, ka man brauc ciemiņi. Un viņi tur visu laiku salīdzina, ja? Mēs tā, šitas te un tā tālāk. Es sapratu, mani vecāki, es arī sapratu, ka īstenībā viņi tur dzīvoši visu laiku domājuši, ka viņi ir latvieši, bet viņi ir īstenībā kanādieši. Jo tur, kur tu dzīvo, tur, kur tu esi, tu pieņem to mentalitāti. Tā mentalitāte, tu esi veidots savā valstī, un tā vide veido savu mentalitāti. Protams, ir ģimene un skolas un vispārējais, kas tev palīdz tām lietām, bet tu uzņem savus es nezinu, morāli, ētikas, normas un visādas lietas. Tad es sapratu, ka tie kanādieši, latvieši, kas brauc šeit, ka viņi ir reāli, viņi ir kanādieši, viņi runā latviski, un viņi ir latvieši, bet viņi ir kanādieši, jo viņiem ir kanādiešu mentalitāte. Un es sapratu, ka vienā mirklī, kad es esmu Kanādas latvietis, jo man mentalitāte ir kanādieši. Tad visas tās lietas, kas ir dziļi iesakņojušies iekšā, ir man kanādisms, bet arī ir latvietisms. Tas, nezinu, kaut kādas tās lietas. Tad atbraucu šeit, un tad sapratu, ka tagad esmu nodzīvojis kaut kāds 23 gadus šeit, un 23 gadus vēlāk es tagad īstenībā nezinu, kas es esmu. Kanāda ir mana dzimtene, jo es reāli tur arī piedzimu. Šī ir mana tēvzeme, bet tas ir tāda, jo mans tēvs šeit piedzima un ģimene un vispārējais, bet dzimtene nozīmē daudz vairāk nekā tagad, kur tu esi piedzimis. Es arī jūtu, ka Latvija ir mana dzimtene. Tas tāds baigi grūti saprast. Tas ir reāli baigi grūti saprast. Tagad es braucu uz ārzemēm, es jūtos labāk. Protams, tas ir atvainājums, bet es jūtos labāk ārzemēs, nekā es jūtos Latvijā. Es nezinu, kāpēc tas tā ir. Tā brīvība ir lielāka un plašāka un tā tālāk, un vairāk tādi cilvēki, kas domā masveidīgi, domā līdzīgi. Jā. Un Latvijā ir arī baigi sadalīts. Ir labie latvieši, ja, ko es saucu par labiem latviešiem, kārtīgi rokas spied, labu audzināšanu, droši vien vecākiem kaut kādas tulpes audzēja agrāk padomu laikos, lai tiktu uz priekšu, dārziņu un visādi šitāds te lietas. Un tad ir tāda pelēkā masa, ja, kas ir, un viņi ir atkal pilnīgi atšķirās no šī mazā valsts, kur dzīvo, teiksim, turpat pie 200,000, domāju, daudz mazāk, 2 miljoni, es domāju, ka daudz mazāk ar to viss emigrācija ir, bet jā, un tu dzīvo ar šito te un liekas, ka vajadzētu mainīt, bet esmu pat kādreiz domājis iet politikā, bet es sapratu, ka iet politikā ir, kad droši vien norakt tāpat, tā kā visi labie cilvēki kaut kādā mirklī tiek norakt tajā politiskās lietās. Un tas ir baigs skumi, un tas ir, kur tas labais latvietis un tā tālāk. Tik daudz forši labi latvieši un krievtautības cilvēki, kas dzīvo šajā valstī, bet nevar kaut kādīgi tikt uz priekšu ar lietām. Un tādēļ arī cilvēki brauc prom.
vai es braukt prom, esmu domājis par to, esmu domājis par Kanādu, zinu, ka mans mazākais dēls, viņš tur grib iet studēt un iet skolā, un es arī esmu domājis par citām valstīm, ka būtu forši. Tur ir tās grūtības, kas šeit ir. Esmu ļoti pozitīvs cilvēks un sabiedrībā zināms, kā ļoti pozitīvs. Un es vienmēr esmu pozitīvs, bet ir grūti šeit būt pozitīvi visu laiku, jo ir tik daudz tie apstākļi, kas kaut kādīgi... Un es zinu, ka man meita, kas arī skatās šo interviju, mēs runājamies, viņa to īsti vēl nevar saprast. Tagad sāc strādāt, sāc pelnīt naudu, sāc nepelnīt naudu. Jo īstenībā tā, kur cilvēks strādā, tās algas ir tik maziņas un tā tālāk, un tā vide, un kā tiek, viņš ir sarežģīta valsts, kur dzīvot un uzturēt to pozitīvismu visu laiku. Protams, tev ir jācenšas, jābūt starp labiem cilvēkiem un meklēt tos labos cilvēkus un iet uz koncertiem un iet uz visādām lietām, kur tie cilvēki ir visi kopā, un tad ir tiešām labs feelings, jo vairāk tu esi tādā vidē ir ļoti labi. Bet tās ikdienas lietas, viņas ir daudz nesaprotams. To, ko vēl viena viltība bija tas, kad es biju iedomājies, ka mēs esam tie labie latvieši, ja? Nu, kas ir, nenozīmē labie latvieši labāk, vienkārši kā latvietība, ko es biju iedomājies, kad visi ir labi cilvēki, un tad sapratu, ka mums vēl ir mūsu valdība Latvijā, kur pēkšņi tas ir vesels cits, un nevis visi slikti, protams, nevis visi slikti, nepārprot, tie, kas skatās valdībā, bet ir kā sistēma, viņa ir koruptēta, viņa ir brutāli pret tautu, viņa nav empātiska, ja? Nedomā par cilvēkiem. Tas, man liekas, tik skumji īstenībā. Reāli. Bet tā dzīvība ir, viņa ir tāda forša. Es īstenībā baigi nevaru sūdzēties. Man reizēm ir tā, kad ir tāds love-hate situation, ja? Kad ir reāli, ir reizēm, kad es ļoti mīlu šeit dzīvot, es ļoti mīlu man mājas, ļoti mīlu savu ģimeni, man labie draugi un suņa pulks pavisam. Un mīlu Latviju un tad reizēm ir tā, ka es viņu nevar ciest. Un tur bija pēc krīzes, bija tāds laiks, kas bija baigi smagais posms. Finansiāli bija brutāli, bizness bija brutāli, vienkārši tā, kad es atceros, kad ar vairākiem cilvēkiem sēdējām un runājām, kad vienkārši valdība neko īsti likās, viss neviens nevarēja, cilvēki brauc prom, cilvēki domāja par braukšanu, bija tādas vilšanās un tā tālāk, un tad atkal kaut kādīgi paliek drusku labāk. Jā, visu laiku tāds love-hate, tāds augšā lejā šitā te, bet šeit es esmu, šeit droši vien arī, es negribēju teikt, ka es šeit būšu uz visu mūžu, bet droši vien būšu uz visu mūžu. Zini kā, tā pasaule viņa ir plaša un liela, un man bērni ir izauguši, viens vēl varētu teikt maziņš, bet viņš pēc 5 gadiem arī būs brīvs putns, un kur viņi aizlidos, vai viņi dzīvos šeit, vai dzīvos kaut kur citur, tas uzreiz man arī mainīs savu dzīvi un tā tālāk, bet jā. Es gribētu, lai viņi dzīvo kā pasaules cilvēku. Šodien tas nozīmē, var dzīvot jebkur. Mums ir internets, kur ir Skype un viss pārējais, kad var sazināties kaut vai katru dienu un lidmašīnas, kas ir pietiekami lēts, tagad braukt šurp un turp. Es teiksim, gribētos, lai viņi izvēlētos kaut kādu valstu, kur var vieglāk transportēties, teiksim, uz Austrāliju vai kaut tam baigi sarežģīt. Man arī piedāvāja braukt uz Austrāliju, dzīvot kādu laiku, un es domāju, nē. Tas ir baigi tālu no Latvijas, baigi tālu no Kanādas un dārgi un sarežģīt un vispārējais. Bet Eiropa ir forša un es nezinu, kur viņi izvēlēsies, kur viens būs partners, ar ko viņi iepazīsies, vai tas ir latvietis, vai tas ir krievs, vai tas ir Eiropas cilvēks, vai tas ir kanādietis, vai tas ir, kas lai zina, kur, kā. Bet es droši vien nepārdošu man māju nekad ar tā domu, ka man bērni var vienmēr atgriezties šeit ar domu, ka šī ir mūsu saknes.
vienalga Latvijā, bet arī māja un sēts, latviešu sēts, kad tā ir kaut kāda sakna vieta, kur var atgriezties un justies kā mājās. Vai viņam pašiem būs savs māja? Es nezinu, ko. Dzīve ir laba īstenībā, un es domāju to, ka latvieši nevajag baidīties, kad latvieši brauc prom, vajag vairāk domāt par to, kāpēc viņi nebrauc atpakaļ. Ja? Bet tajā pašā laikā ir tāda problēma ar Latviju, kad viņi ir nenormāli maziņi. Mēs paskatāmies viņu uz kartes, ja? Kanādietis, ja tu esi kanādietis, tad dzīvo vienā milzīgā valstī, bet uz kartes paskaties, viņa karta šitik liela, tad viņa ir šitik liela Latvija, tāda maziņa. Ja? Tad dzīvo rietumu krastā, un tu gribi pārvākties uz austrumu krastu, tu nekad neesi pametis savu valsti. Bet no Latvijas tas būtu tā kā aizbraukt uz Spāniju vai kaut tam līdzīgi. Ja? Tu esi šeit, tu izbrauc no mūsu robežām, tu esi tā kā pamats mazo. Būt Eiropietis nepietiek. Ja? Mēs esam latvieši mazajā mini Latvijā. Ja tev nepatīk Rīga, ja tu dzīvo Rīgā, kur tad brauks? Brauks uz Ventspilu, uz Daugavpilu, vai no Daugavpils tu var pārcelties uz Rīgu, vai uz otru pusi, bet, teiksim, apstākļu dēļ un vispārējais, viņš ir baigi līdzīgs ir, ja? Kanādā tu pārcelies no vienas puses, bet tu neesi atstājis savu valsti. Šeit tu kad brauc prom, tu vai tā kā tipa nodevējs, vai tā kā nepatriotiski, kaut kādīgi uzvedies, aizbrauc prom no Latvijas. Tāda maziņa, tā mazā Latvija, es nezinu, tāda ir forši maziņa, bet ir savu ierobežojumu, kas neatļauj jauniešiem arī sapņot savu, cik vien liels sapnis viņi gribētu, jo viņas nevar realizēt šeit, viņas varbūt var realizēt kaut kur citur. Un es esmu par lieliem sapņiem, par sapnis vajag izpildīt, un ja viņas nevar šeit, tad arī ir jābrauc citur.